Čau, mans vārds ir Kristīna, un man ir prieks tevi redzēt manā kanālā. Šodien, kā jau redzams pēc nosaukuma, es kaut ko darīšu ar savu seju, kaut ko krāsošu. Un tie, kas mani jau ir abonējuši kādu laiciņu vismaz atpakaļ, zina, ka man pirms tā laiciņa bija video, kur es biju pasūtījusi no AliExpress kosmētiku. Un pēc šī video daudzi man jautāja, kāda ir tā kosmētika, vai viņi tiešām var kaut ko uzkrāsot, vai viņa vispār ir laba. Un tādēļ es vienkārši nolēmu, ka es šodien uzkrāsošu sev acis, izmantojot šo kosmētiku. Kādēļ tieši tikai acis? Tādēļ, ka es pasūtīju tikai paletes, kas ir acu ēnas. Kopā es esmu pasūtījusi 8 paletes. Es viņas arī ikdienā reizēm izmantoju, kad man vajag kaut ko pievienot klāt, vai arī nav kāda cita toņa no manām parastajām paletēm, kas ir no veikaliem. Ja jūs vēlaties redzēt konkrētāku informāciju par šīm paletēm, tad dodieties šeit te i-burtiņš, noskatieties to video un tad atgriežaties šeit, jo tur es pastāstu par tām paletēm, par viņu pigmentāciju, kā viss tur ir. Bet man šķiet, ka tīri teorētiski pietiks arī ar šo video, jo es daudz maz jau jums parādīšu, kā viņas lietojas, un varēs jau arī saprast. Manos plānos šodien ietilpst izveidot kaut ko košu un interesantu, lai jums parādītu, kā ir iespējams arī ar AliExpress kosmētiku izveidot kaut ko savādāku, kaut ko netik parastu. Un es paņēmu savu matu smalā, jo man viņu mūžu dienu traucē, kad es lietoju kosmētiku, kad es mēģinu uzkrāsot savu seju. Vienmēr kāds trāpās pie konsīlera it īpaši. Starp citu, šodien es jau filmēju otro video, tādēļ es ceru, ka es vēl joprojām būšu tikpat aktīva kā pēc pirmā video, un viss būs kārtībā. Kā arī jūs jau zinat, ka manā kanālā ir tāda lieta kā šautauti, tādēļ šīs dienas šautauts tiek šim te cilvēkam. Un ja arī tu vēlies tikt nākamajā šautautā, tad viss, kas tev ir jādara, ir vienkārši jāabonē mans kanāls, jānospiež laiku, kā arī komentāros ir kaut kas jāieraksta. Un atceries, ka jo vairāk komentāru, jo lielāka iespēja, ka tu tiks manā nākamajā šautautā. Es sapratu, ka es tomēr laidīšu matus vaļā, jūs izskatos pēc maza puisīša. Kā arī pirms sākam šo video, noteikti, kad noskaties šo video, uzspied laiku, ja tev viņš būs paticis, kā arī atstāj komentāru, abonē, ja tu to vēl neesi izdarījis, jo man tas ir ļoti svarīgi, un es zināšu, ka man biežāk ir jātaisa šāda veida video. Lūk, ķeramies klāt jau pie paša svarīgākā, kas ir kosmētika, un es plānoju uz katras acis uztaisīt kaut ko savādāku, un es domāju, ka es šeit uz šo aci iešu ar oranžu un zaļu, un šī būs zila vai arī otrādāk, es nezinu. Es pienācu jums tuvāk, jo tuvākās minūtes jums būs mani jāredz tūplānā. Un tas, ar ko es sākšu, ir vienkārši acu ēnu bāze, lai acu ēnas labāk turās. Lūk, uzklāju mazus pikucīšus, es domāju, ka vairāk nebūs vajadzīgs. Un es vienkārši ņemu ar švammīti un izblendošu to pa visu plakstiņu. Es gribēju pieminēt arī to, ka es neesmu make-up mākslinieks, es neko no tā vispār, kopumā nesaprotu, es krāsojos tik, cik es māku, tādēļ es domāju, neņemiet vērā kaut kādus baigos ieteikumus, vai arī neskatieties to, kā es konkrēti daru, jo es daru tā, kā man ir ērtāk, un kā es esmu iemācījusies, jo es pieļauju, ka, ja skatīsies kāds cilvēks, kas saprot, ko dara ar make-upu, tad droši vien šausmināsies un domās, ārprāts, ko tu dari, Kristīna. Bet, jā, es esmu uzlikusi acu ēnu bāzi un es izskatos pēc spoka vienkārši. Es īsti nezinu, kas notika šai otiņai, bet viņa izskatās sagrausta. Tikai problēma ir tajā, ka man mājās ir tikai kaķis, un es pieļauju iespēju, ka tas arī bija viņš. Ja tas kaķis ir traks. Viņš tiešām ir traks. Viņš ir ļoti interesants čalīts. Viņš grauž plastmasas maisiņus. Tā ir top lieta, ko darīt mājās. Pirmā lieta, ko es darīšu, ir es ņemu šo te zaļo, kas es nezinu, vai jūs redzat viņu tik zaļu, kāds viņš ir dzīvē. Viņš dzīvē ir nedaudz tumšāks. Un es viņu klāšu savā ārējā acis kaktiņā. Šī ir pirmā kārtiņa, pirmais slānis, kā redzat, nav varbūt ideāli, bet salīdzinoši vispār turās jau labi, uzklājas arī labi. Un nākamā lieta, ko es darīšu, es ņemu šo te oranžīgo paleti, un es iešu iekšā ar šo te tumšāko oranžo, kas varbūt jums pat kamerā izskatīsies nedaudz
nedaudz sarkana, bet tas ir vairāk tās tā kā ķieģelītes, nedaudz gaišāks kā ķieģelis. Un šo jau es klāšu uz pašu plakstiņa vidus un tā kā arī uz iekšpusīti nedaudz, bet ne pašā iekšpusē. Kā redzat, lūk šādi. Un es pieļauju iespēju, ka jums pat kamerā izskatās diezgan pigmentētāk nekā dzīvē. Dzīvē es teiktu nedaudz pietrūkst. Nav tik spēcīga pigmentācija. Es tagad centīšos to daudz maz savienot kopā, lai izskatās normāli. Nu, lūk, un ir gatavs. Es nezinu, kamerā izskatās, ka šeit vienkārši beidzu krāsot oranžo, bet dzīvē tā nav. Viņš ir izblendots kopā. Tas, ko es šobrīd plānoju darīt, es gribētu laineri, bet man nav lainera oranžā vai zaļā krāsā. Tādēļ es jums parādīšu mazo lifehacku, kuru es neatceros, kuras iemācījos, bet man viņš ir ļoti daudz reizes palīdzējis. Lai uztaisītu fake laineri, nav vajadzīgs nekas īpašs. Es ņemu visparastāko konsīleri. Mēģinu viņu askrot vaļā, jo es viņu pārāk stingri aizvēru. Es, lūk, paņemu no otiņas uz parastu. Es ieteiktu jums ņemt plānāku otiņu nekā šī, bet man tagad viņa ir kaut kur nozudusi. Un es paņēmu pavisam nedaudz produktiņu virsū. Un tas, ko es darīšu, ir vienkārši likšu virsū konsīleri tā, kā es būtu gribējusi likt virsū laineri. Kā redzat, mūsu laineris ir uzlikts. Un, kā jau saprotams, mēs viņu neatstāsim šādā krāsā. Un tas, ko es darīšu, es paņemšu šādu tipa otiņu. Kā redzat, viņai ir tāds galiņš. Un es vēlos laineri divās krāsās, gan zaļā, gan oranžā. Tādēļ es vienkārši ar šo te otiņu eju iekšā tajā zaļajā. Un es paņemšu diezgan produktu virsū. Un ņemot vērā to, ka man šeit ir oranžs, es vēlos tā kā likt apgrieztas krāsas, tā kā šeit būs zaļš. Un lūk vietā, kur jau šis te zaļais aiziet šeit te, es nomainīšu uz oranžu. Šķiet, ka līdz ko tu sāc atstrādāt šīs te kustības, līdz ko sāc pierast, paliek diezgan viegli. Bet tāpat tās diezgan jākoncentrējas, lai nesanāktu uzlikt vietā, kur to nevajag, jo acu ēnas ļoti viegli birst. Mūsu laineris ir gatavs, un tas, ko es vēlos vēl izdarīt, ir šeit te uzlikt spīdumiņus, kas savienotos tā kā kopā ar šo te līniju. Tā kā ņemu šo te otiņu, un es likšu viņu konsīlerī un vienkārši novilkšu līniju. Un tagad es ar aplikātoru likšu virsū spīdumu. Un spīdumiem man arī ir atsevišķa palete, lūk šāda te. Un es ņemšu oranžos spīdumiņus. Lūk, es esmu uzlikusi, un kā jau redzat, viņa nav taisna. Tādēļ man ir šī kosmētikas noņemšanas salvete, un es vienkārši ar viņu nobraukšu pa pašu maliņu, tādā veidā arī noņemot nost spīdumiņus, kas varbūt ir nokrituši kaut kur. Ar nākamo aci man šķiet būs vieglāk, jo es esmu apmēram izdomājis to, ko es vēlos izdarīt, un es izmantošu šo te zilo paletīti. Un es izmantošu zilos un dzeltenos toņus. Es sākšu ar to, ka es paņemšu šo te zilo un ieklāšu acis ārējā kaktiņā. Kā redzat paletē, viņš bija diezgan spilgts zils, bet te viņš izskatās diezgan netīrs. Kamerā jums atkal izskatās viņš diezgan labi, bet man dzīvē viņš izskatās tāds diezgan netīrs zils. Un arī nav
tik košs, kā es varbūt gribētu. Nākamā lieta, ko es darīšu, es paņemšu šo te tumšāko zilo, un es viņu ieklāšu pašā sārējā kaktiņā, lai padarītu tādu nedaudz dziļāku šo skatienu. Un šis īstenībā nav tik tumši zils, kā varbūt es gribētu. Bet tas nekas, mēs varam ar to strādāt, it's fine. Un kā redzat, mēs izveidojam visu aci uzreiz. Un tas, ko es tālāk grasos darīt, ir šeit te uzlikt acu ēnu bāzi. Un es ņemšu šo te zilo, kā redzat, viņš ir diezgan sliktā stāvoklī, un tas ir tādēļ, ka tad, kad man viņu atveda, viņš bija sadauzīts, un lai es viņu glābtu, es izmantoju setting spreju, un tad es viņu tur samaisīju un saprasēju atpakaļ iekšā. Man netiešām sanāca uzlikt diezgan daudz, tādēļ es ceru, ka nebūs par daudz, jo kas par daudz, tas par ļaunu, bet mēs centīsimies strādāt ar to pašu. Un es ar šo otiņu viņu izlikšu visur, kur es vien vēlējos. Uz beigām, kā redzat, jūs neredzat droši vien, bet es cenšos viņu nedaudz pavisam izpludināt. Tā kā vietām uzlikt, bet diezgan vāji, lai nav tā, ka ir vienkārši viena konkrēta vieta, tāda brutāla. Atkal ar aplikātoru es likšu šo te zilo. Šis zilais ir ļoti pigmentēts, starp citu. Kā redzat, tas jau uzliku, man ir diezgan zils viss. Un tad no šīs paletes es ņemšu šo te spīdīgo. Un es ielikšu iekšējā kaktiņā. Kā redzat, sanāca ļoti spīdīgi. Es negaidīju, ka būs tik spīdīgs. Tiešām super highlighteris. Es negaidīju, ka būs tik gaišs. Un vēl pēdējā lieta, ko es vēlos izdarīt, ir uzlikt laineri, šoreiz jau dzeltenu. Jo man šķiet, ka zils un dzeltens izskatās smuki kopā un viņu kontrastē. Tādēļ man šķiet, tas ir tāds perfektais variants. Un es tagad nedaudz piekoriģēšu, lai ir pēc iespējas precīzāk. Un presēju virsū. Vienīgais mīnus šim dzeltenajam ir tas, ka viņš diezgan birst. Tāpēc tūlītās vajadzēs nedaudz uzkopt. Un tāds lūk ir mans gala izskats. Klāt var, protams, pievienot vēl skropstiņas. Skropstiņas man šķiet ir vienkārši ekstra. Paldies, ka skatījies šo video. Es ceru, ka tev patika, un es ļoti ceru, ka es kādu arī pārliecināju to, ka AliExpress kosmētika nav nekas briesmīgs, un to noteikti var pamēģināt. Protams, ir cilvēki, kas māk labāk krāsoties nekā es, tas ir vēl labāk. Un noteikti gala izskats ir daudz reizes labāks, bet tas bija tas, ko es māku. Ja tev ir paticis šis video, noteikti neaizmirsti atstāt to laiku, kā arī abonē kanālu, ja tu to vēl neesi izdarījis. Raksti kaut ko komentāros, lai tiktu šautautā, un tad jau tiekamies nākamreiz. Atā!